Lai reģistrators varētu digitalizēt jau izrakstītu papīra nosūtījumu, jāautentificējas e-veselībā. Nākamais solis ir klikšķināt uz izvēles e-nosūtījumi. Jūs esat nonācis vienotā veselības portālā. Lai uzsāktu nosūtījumu digitalizāciju, spiediet uz pogas Digitalizēt. Digitalizējot nosūtījumu, sākotnēji jāaizpilda pamatinformācijas sadaļa. Norādiet informāciju par pakalpojumu saņemšanas veidu un vietu. Veiciet atzīmi, vai pacientam nepieciešams dinamiskais nosūtījums. Norādiet oriģinālā nosūtījuma izrakstīšanas datumu. Sistēmā parādīsies nosūtījuma pieraksta veikšanai noteiktais derīguma termiņš, ko nepieciešamības gadījumā iespējams mainīt. Otrā sadaļa e-nosūtījuma digitalizācijas formā ir dati par pacientu. Šeit automātiski atspoguļojas pieņemtā pacienta dati, kas pieejami e-veselībā. Nepieciešamības gadījumā, meklējot pēc personas koda vai cita identifikatora, var izvēlēties citu pacientu. Izvēlnē pacientu grupas var atzīmēt pacienta piederību dažādām pacientu grupām, izvēloties no piedāvātajām kategorijām. Papildus šajā posmā ir iespējams norādīt pacienta kontaktinformāciju vai norādīt pacienta vienu vai vairākas kontaktpersonas. Kad pacienta pamatdati ir ievadīti, ir laiks e-nosūtījumam pievienot pacienta diagnozi, anamnēzi un pamatojumu. Lai pievienotu vienu vai vairākas blakus diagnozes, spiediet pogu Pievienot blakus diagnozi. Lai pievienotu pacientam nepieciešamo pakalpojumu, aizpildiet sadaļu Pakalpojums. Ja vēlaties pievienot papildu pakalpojumu, to ir iespējams izdarīt, spiežot pogu Pievienot papildu pakalpojumu. Atcerieties, ja tiks norādīti vairāki pakalpojumi, katram no tiem tiks izveidots atsevišķs e-nosūtījums ar unikālo kodu. Visbeidzot, e-nosūtījumam var norādīt steidzamības pakāpi, kā arī obligāti jānorāda pakalpojuma maksātājs, Nacionālais veselības dienests vai pacienta sakts pakalpojums. Sadaļā Nosūtītājs ir pieejama informācija par veselības aprūpes profesionāli, kurš izveidojis oriģinālo nosūtījumu, kas tiek digitalizēts. To iespējams izvēlēties, ievadot nosūtītāju vārdu ievadas logā. Un sadaļā Digitalizētājs norādiet speciālistu, kurš veic nosūtījuma digitalizācijas procesu. Lai saglabātu izveidoto e-nosūtījumu, spiediet pogu Saglabāt. Uzziniet vairāk, sazinoties ar e-veselības lietotāju atbalsta dienestu. Projekts finansēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.